Teiks. Pirms dažām dienām noslēdzās jau 55. Tallinas Bridge festivāls. Šoreiz gan jāsaka, ka turnīrs bija vājš, bija diezgan arī vāji norganizēts. Lūk, uzreiz rādu tev arhīvu no Igauņu mājaslapas. Tātad pirmais turnīrs redzams 1967. gadā. Kopš 99. gada izskatās, ka ir sākuši lietot kaut kādas elektroniskās sistēmas un ir pieejami rezultāti. Gan ir šie komandu turnīra rezultāti, gan pāri. Visu to, protams, var apstīties pats sīkāk. Man pašam ir palicis atmiņā noteikti 2003. gada turnīrs. Palicis atmiņā vairāk iemeslu dēļ. Pirmkārt, tajā gadā es beidzu augstskolu un dažas dienas pirms sacensībām man bija vēl 3 parādi un piekdienā jāizstāv diploma darbs. Tāpēc aizbraucu es uz Invitational Pairs un māju mēs palikām otriem. Pēc tam manā vietā daļu no komandas turnīra spēlēja Bruno. Man gan liekas, tas ir kaut kāds cits gads. Mēs palikām 6. vietā, un visbeidzot pāri turnīrā jau atbraucis atpakaļ no diploma darba aizstāvēšanas. Mēs palikām 3. Matisons ar bērnu palika 2. Un jāsaka, 152 pāri. 152 pāri spēlēja tajā laikā Tallinas festivālu. Un tagad, diemžēl, tikai 42 pāri, 15 komandas, bez tiešraides, bez labas spēļu vietas. Un principā tas dzingels, kā viesnīca, ir budžeta neslikts variants, bet problēmas ir ar ventilāciju. Ja tur kaut kāds remontiņš ir uztaisīts, tad pa skābekli tur nav padomājuši. Un netipiski, ka priekš māju vidus Tallinā bija ļoti silts, patīkams laiks, ka es jutos ok, bet daudziem bija problēmas ar tīra skābekļa trūkumu. Lūk, nospēlējām mēs viduvēji labi. Ievadu turnīrā palikām 4. Vinnēja Juris Balšos ar Romu Betkeru, vēlreiz apsveic viņus. Vinnēt mēs nevarējām, es parasti objektīvi skatos. 3. vieta bija aizsniedzama, bet tā tad nebijām pelnījuši, ja palikām vienu stiķu attālumā līdz 3. vietai. Piekdienā bija komandu turnīra kvalifikācija. Sākām mēs stipri. Interesanti bija tas, ka mums sanāca jātaisa bija korekcijas, jo Mārtiņš Lorents diemžēl nevarēja braukt ar mums uz Tallinu, un pēdējā brīdī Martins Māsiks aizvietoja Mārtiņu un nospēlēja ļoti labi. Šeit ir rezultāti no uzaicināto pāri turnīru. Lūk, un šis ir komandu turnīra kvalifikācija. Spēlējām mēs stipri. Kārtu pirms beigām mēs jau bijām nodrošinājuši tikšanu 4. Tas ir daudz, ņemot vērā, ka kārtas ir tikai 8. Attiecīgi 25 VP atstarp no 5. vietas. Tā ir milzīga rezerve. Izvēlēties pretinieku pusfinālā mums arī nebija nekādas problēmas, jo no 2 igauņu komandām un 1 norvēģu mēs bez liekām domām izvēlējāmies norvēģus. To mazliet tālāk. Lūk, un sestdienas pāri turnīrā Egons un Mārtiņu nospēlēja ļoti labi. Vinnēja, varbūt tā bez īpašas rezerves, bet uzvar paliek uzvar.
Mēs nospēlējām bāji, izņemot vienu mega sesiju vai monstru sesiju, nezinu, sauc kā gribi. 84% mums bija ceturtā sesijā. Nu, lūk, ja mums ir vienā sesijā 84% un beigās tikai 54%, tad var izdarīt secinājumus, kā mēs nospēlējām pārējās sesijas. Un visbeidzot, svētdienas pusfināls mums bija tāda pastaiga vai gatavošanās finālam. Šķiet, ka pirmo reizi ar 10 reizes vairāk impiem apspēlēt pretinieku 16 sadalījumu mačā. Īpaši neapskatīsim nevienu sadalījumu. Un visbeidzot, fināls sanāca līdzīgs. Mēs bijām, ja teikšu godīgi, mēs bijām nedaudz labāki. Varējām, varējām teiksim, drošāk apspēlēt, bet rezultāts rāda, ka ir stabila uzvara, bet ne ļoti pārliecinoši. Lūk, uzvarēt, protams, vienmēr ir patīkami. Pie tām Tallinas komandu turnīras vēl nebija vinnējis. Es biju vinnējis gan uzaicinātos pāris, gan Open pāris. Ja tā, bet komandu turnīrā bija otrajā vietā palicis, bet uzvarējis nebija. Visbeidzot, pieņem, ka tu lasīji rakstu. Un ir pāris problēmas. Pirmā problēma būs no pāri turnīra. Un, tas ir galotnē piektajā sesijā. Principā mums vēl šāds ir. Es neskatos nekad rezultātu, es pēc sajūtām. Es zinu, ka pēc tās 4. mega sesijas mums parādījās šanci, un sākums ir labs, un tagad ir šis te sadalījums, un pretī mums ir Norvēģi. Lūk, pretinieks ir zonā, mēs esam nezonā, ņem pasē, un pretinieks atklājas vienu erci. Es tev dod iespēju uzlikt pauzi, padomāt. Tikmēr es tev pastāstīšu savus apsvērumus. Šie sadalījumi īstas receptes šajos sadalījumos nav. Labā ziņa ir tā, ka pirmkārt mums ir pīķi, tas nozīmē, ka mēs varam pārsvalīt pretinieku. Otrkārt, mēs esam nezonā, tas arī ir labi parasti. Un treškārt, ir tāds elements, ko var pielietot bridžā, pokera elementi, ka citreiz ir interesanti vai svarīgi ļaut pretiniekam apmainīties ar informāciju, zinot, ka kaut kādā brīdī es viņu taisos pārsolīt. Šeit mans plāns bija tāds, iedot viņiem iespēju pašiem attīstīties. Visdrīzāk viņi nonāks 4 sarcinos. Mana prognoze bija, ka nešlemikā, jo man ir 2 dūši galu galā. Uz 5 arceniem iespējams es arī pateikšu 5 spīķus. Un es sāku ar tādu interesantu solījumu kā pasu. Mazliet vēlāk solīšana paliek jau tāda no manas puses vairs nekontrolējama. Līdz šim brīdim viss bija kārtībā. Un šeit bija tas negaidītais, ko es nebiju gaidījis, ka pretinieks pateiks 4 beztrumpus, un tā ir mana kļūda dabīga, un ka viņš atbildēs jau par augstu. Attiecīgi viņš parādīja 2 dūšas ar dāmu. Es zinu no pretinieka perspektīvas, ceļš no kreisā pretinieka perspektīvas, ka viņiem pietrūks 2 dūžu. Lai kaut kā, nezinu, vismaz kaut kā pateikt, ka es arī esmu pie galda, es iekontrēju šo te. Otrs pretinieks ir bezcerlīgs 6 arceni, un sanāca tas, kas reti sanāk šādās situācijās. Cilvēks labi no manis, turot Renaults pīķi, viņš iedomājās, ka viņš vēl līdz galam nav parādījis visu, ko viņš varēja parādīt, viņš pateica 7 arceni. Un tālāk jau vienkārši kontra no manis, zinot, ka Kārli dūzis paņemšu. Un lūk, es arī tūlīt
parādīšu visu sadalījumu. Tātad pretinieks nonāca 7 arcenos, es iekontrēju, paņēmu kāru dūzi. Man par patīkamu pārsteigumu Ļenai bija vēl stiķis kāra kungu, un mēs dabūjām plus 500, kas nemaz nebija tur kaut kāds super mega rezultāts, bet bija labs rezultāts, 85%, jo ir dažādi eksotiskie 590 vairāk zālē. Lūk, tāds interesants poker tips sadalījums sanāca man pārturnīrā. Un otrā problēma, ko es tev gribu piedāvāt, ir jau no fināla. Šim te sadalījumam ir daudz lielāka likme, jo pēc pirmā segmenta mums bija principā -1 punkts jau, tad neizšķirts. Lūk, un kaut kur sastajā sadalījumā es spēlēju 3 bezstrumus. Tā solīšana ir diezgan vienkārši. Tā es atklāju vienu krustu, no 4 minoros un vienmērīgiem kārtīgi mēs sākam krustu. Viens saka vienu arcanu, es vēl vienu bezstrumu, kas ir vienmērīgs kārts, varbūt černieks pīķī, Ļena 2 kāram, kas ir forcing games. Es 2 bezstrumus, kas principā ir 3, 2, 4, 4, gandrīz vienmēr šis sadalījums. Un Ļena tad praktiski sola 3 bezstrumus. Te nekur nav teikts, ka būs labāk 5 kāra kontrakts vai 4 arcanu uz 5, 2. Iespējams, viņi varēja pateikt 3 kāra. Un tad, ja man, piemēram, būtu minora vietām, tad es pateiktu 3 bezstrumus. Ar šīm kārtīm es aizdomātos, ka mums ir problēmas krustos. Bet neviens šobrīd nezina, ka man ir problēmas krustos. Gājiens P4, kas ir 3., 5. Un mēs spēlējam pret Āva Kurigu, kas ir laba līmeņa igauņu pāris. Starp citu, šogad viņi pat spēlēs Open izlasē. Lūk, pirmais tiķis ir vienkārši, liek mazo, desmitnieks dūzus, un tagad rēķinot visu, kas ir, man bez arceniem tāpat konkrēti nevinēt. Es grasos griezt arcenu kalpi otrajā stiķī, bet pretinieks liek dūzu un attiek maz pīķi. Atkal var uzlikt pauzīti, padomāt, kā spēlēt. Jāatzīst, ka šo sadalījumu spēlēju ilgi, gan pirmajā stiķī es ilgi domāju, gan trešajā stiķī. Un tā atbilde slēpjas tajā, ka kāpēc pretinieks uzreiz liek dūzi. Ja tu atbildēsi uz šo te jautājumu, tev risinājums pats tāds lotos ziediņš uzziedās. Vēlreiz dod tev iespēju padomāt, jau tagad ar tādu palīdzību no manas puses. Lūk, un tā atbilde ir tāda, ka pretinieks liek dūzi ar ļoti lielu iespēju, ka viņam tas dūzis ir vienīgais. Līdz ar to nevajag man tādu minēt pīķus. Visdrīzāk pēc varbūtības viņam var būt tie 2 augšējie pīķi. Es lieku kungu un pārslēdzos uz kārviem. Attiecīgi trešajā stiķī es lieku kungu, tur lieku mazo, es lieku mazo. 4. stiķī es spēlēju kāra un pie tam mazo. Svarīgi, ja mēs uzreiz ieliekam, ka krusti ir sadalījušies apmēram 4, 5 vai 5, 4, un viņam ir singlais arcens, tad pa kreisi ir gara kārava. Es nedrīkst atļauties iet ar kāravu dāmu, jo varbūt singlais kungs. Ja ir singlais kungs, es iziešu ar mazo, kungs dūs atpakaļ izgriezīšu desmitnieku. Attiecīgi es eju kāravu 6. Patīkams pārsteigums, ka liek pretinieks 10, es lieku kalpu, tur lieku kungu, un tālāk jau ir etīte. Pretinieks attiek pīķī, es paņemu pīķi, nolasu kāravus, arcenis nemaz neaiztieku, paņemu pīķi un pa pīķis ielaišu pretinieku uz 9. pīķi.
Lūk, arī līdz es tev parādīšu visu sadalījumu. Um, jā, arī ar visu protokolu. Pie otra galda pretinieks mēģināja spēlēt 5 kārā, nesanāca. Trīs bezstrums var iegāzt, protams, var iegāzt ar krustu gājienu, bet pretiniekam ir grūti, viņš izdarīja dabīgi gājienu pīķos, turpinājumā pārslēgties krustā. Nu, es domāju, ka varēja pārslēgties, bet pārslēgšanās krustā vēl gāž. Nu, pie galda arī tas nav tik acīm redzami, ka viņam jāpārslēdzas krustā. Lūk, un pretinieks iedeva mazo pirkstiņu, kā rezultātā 11 impi mums. Šie trīs lielie svingi deva mums 37 impus. Un, teiksim, pirmais un pēdējais sadalījums, kur mēs zaudējām impus, tas bija pirmajā gadījumā kļūda Martinam Regonam, dēļ tā, ka viņiem vienkārši fiziski bija maz laika, lai izrunātu sistēmas nianses. Viņi spēlēja trīs bezstrumus, kur viņam pat seši kāravi norma, tāds labs kontrakts, dzīvotspējīgs. Jā. Lūk, savukārt 32. sadalījumā mēs ar Ļēnu izlaidām 3 bezstrumus un palika tāda neliela rūgtuma garša. Lai nu kā, es ceru, ka tev patika šis video un tiekamies jau kaut kad drīz.